nostiprināsim zināšanas par dažādiem svarīgiem iepriekš apskatītiem jautājumiem. Turpināsim ar mājas darbu atbildēšanu, un stundas nobeigumā pārnāsim par jauno mājas darbu. Un vēl, mūsu vidū ir 2 jubilāri, tāpēc dažas minūtes līdz zvanam izmantosim, lai apsveiktu viņus. Sakiet, kas ir vēsture? Vēsture ir diena, kad es piedzimu. Nu jau vēsture ir brīdis, kad garšīgi paēdu. Vēsture ir diena, kad pirmoreiz sāk runāt par Sārģenes sporta halli. Par vēsturi viss ir skaidrs, pievērsīsimies gramatikai. Tika, puika, gramatika maziem bērniem nepatika. Šoreiz lūdzu bez asprātībām. Nosauciet vārdu savienojumus dažādos darbības laikos. Bija sapnis. Top halla. Būs prieks. Malači, ar vēsturi un gramatiku viss ir kārtībā, bet kā būs ar matemātiku? Kas ir 1? Jāsauc piens. Kas ir 2? Jācep zivi. Kas ir 6? Visi sveši. Kas ir 24? 24. jūlijā mūrēja kapsulu mūsu halles pamatos. Kas ir 350? 350 skolēni gaida, kad hala būs mūsu pārziņā. Kas ir 7001? Tā ir pasakaina liela naudas summa. Nē, pēc tik stundām būs gatava sporta hale, un mēs varēsim iemest pirmo goda bumbu grozā. Malači, es šodien esmu pārsteigta par jūsu zināšanām. Literatūrā pagājušajā stundā apskatījām latviešu folkloru un bija uzdots iemācīties pastāstīt kādu anekdotu. Lūdzu, kurš būtu gatavs? Pabeigt jaunas dzīvojamās mājas celtniecību. Celtnieku brigāde novāc ap māju esošās sastatnes, uzkopja apkārtni. Te pēkšņi ēka ar milzīgu troksni sabrūk. No celtnieku vagoniņa izskrien brigadieris un sauc: Es taču teicu, nevāk no stupes, pirms dzīvokļos nav izlīmētas tapetes. Vai tu traks, ka tik kaut kas nenotiek? Bērni, mājās jums uzdots iemācīties stāstīt par kādu dabas skatu, notikumu vai ko tam līdzīgu. Palūkojieties sev apkārt un pastāstiet savas emocijas par to, ko jūs šeit redziet. Ārā ir rudens. Dzirdams dažādas skaņas. Bariņā ir daudz bērnu. Starp viņiem lepni stāv Aivars Naglis. Ir sajūta, ka viņa sapnis pamazām piepildās, un viņš baidās nelaikā pamosties. Jaunajai hallei ir saslieti gaisā kaut kādi stabi. Nē, bērni, tie nav stabi, tās ir spāris. Un agrākos laikos, kad uzlika jaunai ēkai jumta konstrukcijas spāris, ēkas saimniekam vajadzēja izpirkt no celtniekiem goda kroni, kuru piekarnāja ēkas galā labi redzamā vietā. Bet ja to neizdarīja? Ja to neizdarīja, tad celtnieki vainaga vietā karnāja vecas bikses, lai visi ļaudis redz, cik ēkai saimnieks ir skops. Skolotāji, bet tad jau mums arī ir tas vainags jāizspēr, lai rītā no rīta atnākot augšā nekarājas kāds vecas pantalonas. Jā, mums tas ir jādara, un to darīsim mūzikas stundā. Un tā sāksim ar iedziedāšanos. Absolūts umpā, aiziet!
Direktora Aivar Nag, ko jūs variet teikt šī svarīgā atribūta izprašanas sakarā? Tātad man liels prieks, ka šis atribūts tik ātri jau tur ir uzkarināts, un šodien mēs esam sagatavojušies viņu izpirkt, tāpēc palūkšu celtnieku pārstāvis te mazliet priekšā iznāk, Tomu un Gati, un tad tagad pa vienam jums dāvinās dāvanas mūsu sarūpētas. Tas ir Zacenei. Jā. Tagad kaut kas arī Kriekam, garīgajam. Un kaut kas arī no rīta pēc tam pie kafijas, lai būtu. Jau lukuri. Vai vēl kāds var pastāstīt mūsu literatūras stundas ietveros par sajūtām, par apkārt notiekošo? Lūdzam izteikties Jelgavas novada priekšsēdētājiem Ziedonim Caunem. Paldies, labdien, Staļģenē. Nu jā, tā laik nepierasti. Pēc 4 mēnešiem mēs šeit kodījām kapsulu, tika būvlaukums un jās paldies celtniekiem tomēr, kad solīja viņi turējuši un mēs esam jau pārsvētkos. Nu, un cerība, ka līdz sniegiem tiksim jau jumtu rūdās. Tas jau būtu brīnišķīgi, ka varētu to izdarīt. Kā runāja bērni par sapņiem, nu, es domāju, ka šādi sapni jūs kolēģi, bērni, pārējie sapņoja Valgundē, un šī pavasarī sapnis piepildījās Valgundē, Halle nodevām, un viņi ir. Es domāju, ka Aivara Nagļa sapnis pavasarī piepildīsies, un šī Halle, kura bija gaidīta, nu, viņa būs noteikti. Jo tagad var teikt, ka būs. Es domāju, ka nu jau vairs atpakaļceļa nav, nekāda vēja pūtīs. Tāpēc, ka novēlēt tiešām celtniekiem, kā jau celtnieki tostā, ātri cēlās, labi ilgi stāv, lai nav problēmas pēc tam ar kaut kādām tur visiem defektiem un efektiem. Es domāju, ka tiešām tā zāle ir gaidīta, un bērniem būs prieks, kad nākušā gadā jau varēsim šeit sportot. Un tāpēc mēs pirmo mazo dāvanu, es kā mājas direktoram došu, lai viņš izmantos, viņš zinās, kur mantu izmantot, ka šeit iekšā ir jau jaunajā sporta zālē. Tāpēc, paldies par tavu aktivitāti un neatlaidību, es domāju, ka tas ir 90% no tev nopelns tavējies, ka tu esi tik ilgi un neatlaidīgi cīnījies šeit pašvaldībā, ka tā zāle ir vajadzīga, un tomēr viņa saklausīja, dzirdīgas ausis un viņa būs. Tā kā, paldies! Paldies! Ļoti tēlēns un iedvesmojošs stāstījums. Var redzēt, cilvēks mājās ir gatavojies šīs dienas stundai. Saņemiet ieskaitītu vērtējumu. Lūdzu, paceliet rokas, kurš vēl grib izteikties par doto tēmu. Aicinām priekšā Solveigu Arnīti. Kā jau te izskanēja, neticamais sapnis, kas visiem mums tika sapņots daudzus gadus, tā skaitā arī man, kad es vēl mācījos skolā un izmantoju veco sporta zāli, ko jūs arī pašlaik izdarat. Sienas jau ir augšā, tūlīt drīz būs jumts, un nākamajā gadā visi varēsim čakli sportot un darboties uz pilnu jaudu. Un tāpēc novēlu visiem izturību, veselību, vēl mazliet pacietības, sakopot spēkus, lai būvniekiem raiti viss norit. Un tiešām vēlreiz noteikti mūsu direktors Aivars Naglis ir pelnījis skaļas gaviles par to, ka viņš šo te projektu reanimēja, un šobrīd šis projekts jau dzīvo un drīz būs pavisam frišs un daļš. Nedzirdu neko. Paldies! Paldies, ļoti jauki. Varbūt kādam ir kāds jautājums? Ja nē, paldies, ieskaitīt. Nu vēl nedaudz laiks līdz zvanam ir atlicis, tāpēc, lai izsakās kāds celtnieks un dod zvērstu, ka viss būs vietā un laikā. Ar to zvērēšanu būs kā būs, bet centīsimies no visas sirds ar
atbildību pabeigt šo ēku un piepildīt visus jūsu sapņus. Un esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka varam piedalīties šā projekta realizācijā. Un vēl liels paldies tiem cilvēkiem, ar kuriem mums ikdienā sanāk kopā strādāt ar skolas direktoru, ar būvuzraugu, ar novada attīstības nodaļu, kas mums nāk pretīm un ar ko viegli ir risināt šis visus jautājums. Paldies jums! Kāds prieks ienāk klasē uz stundu, ja visi ir sagatavojuši mājasdarbus, ieinteresēti un grib uzzināt, ko jaunu. Bet tagad jaunais mājasdarbs. Sākot no nākošās nedēļas, katram būs jāuzraksta novēlējums jaunai Staļģenes sporta hallei. Precīzāks noteikums varēsiet izlasīt pie skolas ziņojuma dēļ. Celtniekiem jāgādā, lai līdz 1. septembrim halle būtu gatava. Ciemiņus tad gaidīsim ciemos ar lielām dāvanām, bet skolēniem censties, lai rezultāti sportā ir izcili, lai visiem parādītu. Halli mēs esam pelnījuši vairāk kā jebkurš novadā. Un tagad pieslēgsimies jubilāriem. Pirmais jubilārs, protams, ir mūsu halle, tāpēc dziedāsim par godu tai dziesmu, un visi, kas prot, dzied līdzi. Un vēl viens jubilārs, kurš gan savu dzimšanas dienu svinēja pirms dažām dienām, ir Ginta Avotiņa. Sveicam! Paldies par darbu stundā. Vēl veidrainas apvalsts celtniekiem. Pamājiet ar roku. Un tagad dodamies uz mājām, bet ciemiņi, celtnieki un skolotāji paliek uz pēcstundām un individuālām nodarbībām pie direktora Aivara Nagļa. Pēcstundas notiks meiteņu maitarības klasē. Paldies!